bet klausies! Kamēr top lielās, bet klausies epizodes, pasaule negaida. Un Kristaps ar Igoru izdomāja, ka vajag vienkārši biežāk aprunāties. Savā starpā. Tāpēc turpmāk ik pa laikam viņi sazvanīsies, lai izrunātu, kas jauns, ko atraduši, ko testē un kam vispār ir vērts pievērst uzmanību. Bez viesiem, bez studijas, bez lielas gatavošanās, zem nosaukuma, sagvārda, bet klausies starp citu. Šī ir pirmā, starp citu, epizode par to, kas notiek šobrīd apkārt. Bet klausies, Latvija! Ko tu paspēji sadarīt pa nedēļu? Pa nedēļu? Šodien pirmdien. Principā, man liekas, rītdienas nosēdēju dedzinot Klaudas kredītus. Jau pārši tukai iztērēju. Nedēļas nogali vienkārši visu laiku beidzās man limiti. Es trāpu pa griestiem. Jā. Un tā kā apsvērtu domu, ka man kaut kā vajag optimizēt visu to pasākumu savādāk. Šis neiet normāli. Ja vēl pareiķinu visas pārējos subscriptions, tad man liekas, tur vienkārši aiziet tādā kosmosā šobrīd. Es pat negribu rēķināt, cik man šomēnes ir aizgājis. Bet pagājušā nedēļa baigi labi pagāja ar to, kad baigi daudz visādas krūtas rīks sataisījām. Es pārīt arī bez tam parādīšu, bet in general, man liekas, viena no foršākajām lietām, ka mēs dzīvojam šajā laikā, ir tas, kad nav robežu vairāk. Tu vari apsēsties un principā uzbūvēt gan arī jebko. Un tā sajūta, ka tev tur sēž telefonā 15 aģenti, kur visi kaut ko dara vienlaicīgi. Man liekas, tā kaut kāda tāda sajūta, ko vārdos nevar aprakstīt. Bet tā, normāli, kā mēs te mēģinām. Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar tādu interesantu džeku, tūlīt nošērošu. Parādīšu. Viņš kādreiz Latvijā bija atbraucis. Viņš mums tieši bija atbraucis režisors, Krievu kazahu izcelsmes. Bet tās viņa filmas, liela daļa būs redzējusi Night Watch, tad viņa Mercy pēdējā filma. Es redzēju vispār? Nē? Tā ir interesanti tieši par mākslīgo intelektu un par, kas ir tiesnesis. Jā. Un galvenais varonis pēc būtības ir izdomājis to sistēmu. Viņš ir viens no tiem policistiem, kas ir ieviesis to sistēmu. Un viņš kļūst par otro džeku, kur apsūdz, vai trešo, neatceros, ka viņi apsūdz pašu viņa sistēmu izdomātā. Un tad tieši piekdien tikāmies ar viņu, un tur mēs vairāk runājām par kaut kādām filmām un par to, ka ir mazs loks patiesībā, ja runā par filmu industriju, kurā tagad varētu mēģināt ļoti daudz taisīt kaut kādas tādas pilnmetrāžu filmas un nonākt tādā nosacīt top stāvoklī, kad pēc tam visas studijas sākuši kaut ko darīt fiziski tajā visā, tad tu esi viens no tiem, pie kur nāk. Un viņš stāstīja, ka viņi filmē visu to te vienu paviljonā, principā. Viņam esot bijis viena lokācija, visu paviljonā filmēts. Tā kā tas tāds interesants experience, saruna vispār kā tāda bija. Viņš arī stāstīja, ka viņš pirms 12 gadiem sāka būvēt pirmos algoritmus, kas pārvērta tajā laikā algoritmiski, protams, bet pārvērta tā kā dažādu veidu scenārijus, principā instrukcijās, kuras pēc tam varēja ņemt un ieviest un izmantot, piemēram, tur Adobe, After Effectos un vēl kādas visādām aplikācijām. Un tagad viņam pavērsies slūžu vaļā, jo tev ir iespēja, principā, reāli automatizēt lielāko daļu. Lūk, tā kaut kā. Tas tāds shortlists no pagājušās nedēļas, kas noticis ģenerāli.
Un tu viņu kaut kur šeit Rīgā satika, vai tu biji prom? Jā, viņš pie mums uz ofisu bija. Pirmām kārtām iepazinos, kas jau bija forši. Otrām kārtām tas, kad viņš meklē kā reiz šobrīd partners, kuri varētu execution AI kontekstā nodrošināt filmām. Viņš šobrīd mēģina atrast savākt 3-4 komandas, kuras principā balstoties uz scenārijiem, kas viņam tur kaudzīti jau stāv, varētu ņemt un ģenerēt filmetrāžu filmas. Nu, lūk. Nu, tas šobrīd piekdien mums vienkārši bija pārunas līdz pirmās redzēs, kāds attīstīsies, bet, nu, ja aizies, tad patiesībā diezgan tāda laba iespēja. Mums no Latvijas būt arī kaut kur tādā Hollywoods filmu industrijas tuvumā daudz vairāk ar praktisku rokām savām, nevis tikai ar idejām vai leju tiem, kas tur nokļūst kā aktieri. Cik tu mēs tur esam vispār nokļuvuši? Jā. Inšing. Cik viegli tagad, piemēram, es tev varu zem spotlight palikt uztais 15 sekundžu intro šim te Ninja podkastam? Ninja podkastam? Intro. Nav jau patiesībā, nav jau tā, ka baigi grūti. Problēma vienkārši tajā, kad, man liekas, lielākā daļa laika aizņem divas lietas. Viens pati ideja, un to vienkārši 15 sekundēs īsti nevar uztaisīt. Nu, ja nu vienīgi, protams, ņem to manu magic promptu, ChatGPT iedod man 5 idejas tur par to un tad viņš tur kaut ko te samet. Bet tā vislielākā challenge ir uztaisīt normālu to storiju, lai viņš tur normāli saslēdzās un viņam normāli kaut kāda skaidra, nu, tā fancy vārdu storytelling bāze. Un pēc tam nākamais, protams, ir ģenerē un iterē tik ilgi, kamēr tev sanāk kaut kas. Nu, skaties, mana ideja, un tad tu vari viņu apspēlēt. Atceries to mūžu seno animāciju tur, ķipa, no planktona šūnas, kā attīstās. Es spēlēju spēles Spore. Jā. Jā, nu, tā kā tā attīstās baktērija, tad vēl kaut kas, tad nākamais, un Simpsoniem bija šis prikols, kā no zivtiņas, tur ķipa zivtiņa izkāja ārā, kļūst pa aligātoru, pat tas pa reptīlu, tas lai reptīls pa pērtiķis pa Homēru, un Homērs iekrīt divānā. Nu, piemēram, ja mēs tagad, bet klausies, uztaisam, paņemam krāsas mums ir, tās, ko tu uztaisīji, tās rozā, dzeltenā, whatever kas, un stils varētu būt Daft Punk 90. gadu, atceries? Daft Punk, jā. Saprat? Jā. Nu, pamēģini, un vienkārši, ja tu var nošērēt skrīnu un parādīt, ka, protams, plus mīnus tāds uztaisīja evolution no zero to hero līdz cilvēkam, kas sēž izšķīts divānā vai sēž pie datora, bet, Daft Punk animation style, es nezinu, mākslinieki vienkārši, man tas gan jau kaut sagulēt. Atcerīšos pagājuši, un mēs atrast tad referenci. Skaties, es varu nošērēt skrīnu, es parādītu, ko es domāju. Jā, es sapratu, jā. Jā, Nē, zin kā, davai es paralēli pamēģināšu vienkārši sākumā dabūt promptu nerādot, jo te būs, man liekas, atslēgas vārds būs, kā panākt to, lai viss tas storijas, ko tu teici, no baktērijas līdz to nodefinēt normāli. Jā, pagaidi. Iemet man links to. Es to varu. Atdos par runas par zivu, nezinu, Jā. Diezgan pagājuši, viņš ir ļoti detalizēts. Kā es šo atceros, kā tas tieši strādā, kāpēc šo var atcerēties, vai kolēģi vārdus nevar atcerēties? Kas ir tas, par ko tu domā, kamēr tu taisi tāds items? Nē, pirmā lieta, es tev parādīšu pēc mirklīšu līdz pieteikšu klāt kredītus, līdz sekundi atkal kredīti. Bet ir vairāk momenti, kurus, tā klasiski, tu tā kā iet cauri un taisīt, jo pēc būtības sauc ar tādu, tā kā nosauksim viņu par mindmapu, kur tu saliec kaudz ar referencēm, tu tur saliec sataisa screenshots, piemēram, šitādas te no video. Tad tu sāc domāt par, kas ir tas galvenais varonis, ja mēs runājam par evolūciju, tad kas ir tas sākuma punkts un kas ir beigas.
Un kādā veidā panākt to, lai pa vidu tur notiek kaut kāda tāda skaistas, tā kā Simpsonos smuka tīras sekvence, bet tūlīt es linkās mēģinu izdarīt 15 lietas, man nesanāk. Jā. Labi, kas tev vispār pagājušajā nedēļā? Mēs tur tiksim atpakaļ pie... Kopš mēs ar tevi tikās, tad es paspēju diezgan produktīvi pastrādāt, labā šo vārdu nozīmē. Es kaut ko sadarīju. Tad man bija pāris mītingi iekrituši, tad man bija vēl iekritis neplānots tikšanās, ka, piemēram, māma palika pie manī par nakti, un tad vēl bija bišķi jāsatiekās. Nekas kritisks, tad satika animas, biju uz cēsīm, sēsdien bija atpakaļ jau, pēkdienas vakarā bija cēsīs, sēsdienas vakarā bija atpakaļ, pēcpusdienā vakarā. Un, svētdien ļoti mierīgi nosēdēju pa mājām, un tagad, pirmdien, un es esmu bijis malacis, tā kā šitodien es esmu bijis malacis. Es visu dienu, kā piesiedās pie kompa, tā es risināju automation lietas. Automations arī nosacīt svarīgs un liela problēma pildošs. Tātad mums Balcijai ir a bunch of biroji, vienkārši enough. Un viņiem dažādās valstīs ir šitie te Google Maps, item, vienkārši places. Jā. Un kādam jau tas Google Mapam ir jāsako līdzi, nezinu, es tur rīzam ielieku 5 zvaigznes, vai tev tas rūp? Tā, varbūt nepārāk. Ja es tev lieku 1 zvaigzni, varbūt, ka tur jau sāk rūpēt, vai ne? Kas, kāpēc, kā ir noticis? Un tagad ar šo vietu ir enough. Tu saproti, ka, ja tu gribi turpināt rūpēties, tad vajag kaut kāda automation, lai tev rādās tieši tas, ko tu gribi redzēt. Un ar Google API jau tik galā pirmīt. Tur bija jāpieprasa atsevišķi API, ko vienkārši nevar iet konsolē un uzspiest manage. Tieši Google Mapiem izrādās, ka viņam vajadzēja pieteikties. To it kā izdarīja jau pirmīt šogad. Un tad tas bija aizmirsts uz kādu laiku. Tam kolēģis atgādināja, tam bija viņam ir taisnība, šito sen domāju risināt. Un pa lielam tad šodien taisīja visu setupu, visus secretus, token numberus, visus šitos sūdus. Tik līdz Power Automate testēšanai. Jā. Un smuk vēl nav tā, ka es tagad aiziet ielikt 1 zvaigzni Google Mapā un tagad man ielikt tīmos. Channel iekrist. Tāds tā gala plāns, bet tik smuk vēl nav. Bet laikziņā, cik tas parasti šitās procesus aizvien? Pirms AI laikiem, droši vien tas prasītu ultra daudz laika. Bet tad arī Power Automate izskatījās citādāk, un arī Google konsole izskatījās citādāk. Tagad, tā kā tas arī nebija, tā kā cleanest jobs ever, es paralēli darīju vēl kaut ko, es jau nepamanu. Vienkārši tātad mans flows bija tā, ka man clouds ir sakonektēts ar Atlassianu, tad man vajag zināt kaut ko Jirā, man clouds ir sakonektēts ar Microsoft 365, viņam ir jāatrod, kuros datumos man kas ir sūtīts, tad man clouds ir sakonektēts ar, parādīšu tev, par ko ir runa, kur ir share buttons, tātad, ka uzspiežam customize, tad te ir plug connectors, un zem konektoriem man ir Atlassians, Figma, ko es personīgi baigi daudz neizmantoju, Google's lietas, tāpēc, ka man ar Google bišķi bija jāpaingro, Microsoft jau bija bišķi ar Microsoft jāpaingro, un attiecīgi Jira, lai to vispēc tam saglabāt, ierakstīt un tam līdzīgi. Un tā kā tas viss ir connected, tad pa lielam, kaut ko es daru klodā, tad es saprotu, ka tā kā būs praktiski jādara. Es arī negribu pa dokumentācijām iet skatīties. Es pat no galvas atceros, tāpēc, ka vienkārši kādu laiku apakaļ tas bija jādara, tas bija neizbēgami. Vienkārši neizbēgami gāja iekšā
console.cloud.google.com un taisa tur to projektu, kaut kādas entities, tur autorizationus un tam līdzīgi. Kraučā, tas viss, protams, ka bija, bet es vienkārši Claude for Chrome pateicu, ka jau davai plāns šitāds. Tātad Claude desktopam es teicu, lai taisa promptus priekš Claude for Chrome. Un, jā. Kamēr tie nav savienot, tikmēr šitā ir vēl jāizvingrojās, ka vienam tu saki izdarīt vienu, nākamais kaut ko dara. Okay. Claude bija čučo copy-pastot, čučo palaist Python skriptiņus, tāpēc, ka tur Claude arī nedara lietas, by design nedara lietas. Kā, piemēram, nedzējuši liekās rindas, tur neņem sīkratus, tas viss ar rociņām jādara. Un tas, man liekas, ir čakrīgākais. Viss tā ņemšanās ar sīkratiem. Nevis čakrīgākais, bet tas reāli bezsīl lokā. Jā, skill issue nav jau tā. Tas pat nav skill issue, tas vienkārši tāds monotāmais fabrikas faktorija darbs. Pēc būtības. Bet labi, es to parādīšu, kas man te. Vienmēr sakot, parasti tas viss sākās šitādā te pasākumā. Tev ir kauds ar bordiem, tev ir kaut kādi konkrēti karakteri, tev ir papildus kaut kādi objekti, tev ir tur vides konkrētas, un tu principā ņem konkrētas kaut kādas šos te skriptus, scenārijus, ja? Un tad tu sāc būvēt patiesībā vienu pa otram, un tādā veidā tu veido visu to stāstu. Un kamēr tas viss nav uztaisījis, tu parasti tas lielākais ieguvums, un tas baigais laika patēriņš, bet tas lielākais ieguvums, ka pēc tam ir ļoti vienkārši ņemt un būvēt tālāk un tālāk. Un klasiski to reti, kurš dara, ja skatās, bet realitātē, man liekas, bez šī tev nav iespējams dabūt tiešām tādu baudām high-end rezultātu. Bet tas, ko mēs šodien pamēģināsim, mēs paņemsim jauno Dreaming 2 modelis iznācis pagājušajā nedēļā laukā 2.5 jaunais. Un kas viņam forši, viņam ir pat līdz 30 sekundēm, kas nozīmē to, ka mēs varēsim pamēģināt uzbūvēt. Un šeit es ielikšu iekšā, kur man desktops. Un jā, tad mēs iebāzīsim pāris references. Un tad aiziesim uz čatu, iebāzīsim čatā un pateiksim, hei, uzstāt šeit. Sek video mini filmu Evo. Vai viņš sapratīs, bet anyway. Ja nē, tad ir iečukā. Jā. Uztērsim man domtu Seedance. Ar Seedance ir tā, ka patiesībā tu gribi beigt normālu rezultātu dabūt laukā. Čatam patīk šitā ideja. Single human character continuously transformable, making forward through time every blah blah blah. Human sitting beside the fire telling. Tā īstenībā normāli var sākties ar alle cilvēkiem, jā. Jā, vai noturēku, skaties. Labi. Mode, Karachi, hopeful, thoughtful, cinematic editorial premium. Learn, but futuristic. Camera continuous. Redz, un šeit viņš ir sarakstījis kauds ar tekstiskām lietām, un cīdāns ir tā, ka patiesībā jau vairāk tu iedod, jo labāk viņš taisa rezultāts. Es, protams, šobrīd nelasu, es te vienkārši viņu tagad sametu iekšā, bet, paņemsim un aiziet, paskatīsimies, ko viņš mums uztaisa, ņemot vērā, ka mēs viņam vēl iedavām riktīgu, principā, stilistiku. Tādu, kā vajag. Skābes tipa. Bet, tādā veidā viņš tur ģenerēs 30 sekundžu klipu. Redzēsim, ko viņš uztaisīs. Man pilnīgi pašām interesanti ir. Jo klasiski tu būvē šādas te elementus un tikai tad tu sāc ģenerēt atsevišķi. Un tad tu slēdz klāt attiecīgi. Jo citādi tev tas rezultāts vienkārši neprognozējams. Un varbūt, ja tas 30 sekundžu klips, tad ir viena alga. Bet tiklīdz tas ir kaut kas tāds, kur tu gribi kaut kādu stāstu izstāstīt, tad tur uzreiz aiziet kaut ar jautājumiem, problēmām. Bet, jebkurā gadījumā viss, kas tagad skatās, ir aiziet paskatīties mūsu mājaslapu,
Viņi veci kā pati pasaule. Tur nav update bijuši ilgāk par gadu jau. Tā kā varat izlasīt kaut ko vecu. Mēs apsolamies, ka mēs kaut kādā mirklī uztaisīsim visu atjauninājumu. Mums tagad ir jauns teammates, kurš visticamāk ļaus mums labāk domāt biežāk. Domāt biežāk un labāk performēt. Bet labi, 5%, kamēr viņš tur ģenerāli, mēs par to laiku varam parunāt par kaut ko citu. Par to mājaslapu runājot, tu vari patīt uz leju vai dinamiski elementi strādā? Jo cik manā atmiņā ir, tieši tagad teicu, gads ir apkārt. Bet tur bija kaut kāds dinamika elements, kas šo visu tūlika rociņām. Kaut kur bija, tas ir tavs arī tūlika rociņām. Labi. Nē, man kaut kur likās, ka bija, zin, latest epizodes. Šī mazliet fona mūzika. Tu dzirdi viņu vispār? Es ne. Nē? Tu. Vēl iešanās prātā mēs varam iedot Suno, lai uztaisa apaga. Nu nē, tas nebūtu cool, man liekas. Krač, arī, labi, davai, tev jautājums. Es tagad dabūšu video failu. Man tas video modelis arī soundus ķipa ģenerēs? Jā. Ok. Šis tagad uzģenerēs. Nu, redzēsim, kā viņš viņu uztaisīs, bet gribu saprast, kāpēc nedzird skaņu. Kāpēc tā? Gan jau pie video sharing optioniem kaut kur. Gan jau augšējā panelī kaut kur tur. Nu, labi, nečakrēsies. Bet, katrs var aiziet uz mājaslapu, uzlikt dziesmiņu. Šis soundtracks no visiem mūsu video Igor Brāls sarakstīja muzonu. Precīzāk mēs viņu izgriezām un nospērām, bet viņš beigās piekrita padalīties ar vienreizēju gabalu, kas, man liekas, kā reiz mums tieši perfekti iegūlās. Bet, jebkurā gadījumā ejiet palasīt, man liekas, bija arī kaut kāda blogu ieraksta vai kaut kas tāds. Jā, Kristaps Nabaks pats rakstīja. Jā, Riktēr. Nē, tur arī bija. Tur ir bišķi kaut kā pēdējā epizode. Es kaut kāds citplanētietis. Kas tas ir? Tas Spotify. Jā, tas ir latest epizodes, jā. Jā. Tas ir jau epizodes. Re? Tieks, nezinu, ka mums ir Spotify, ejiet paklausīties Spotify. Bet, jā, jebkurā gadījumā, kas mums te notiek, te cepjās. Te mums cepjās 32% tikai. Bet vēl viena lieta, kas gribēja parādīt, ir uztaisījām tagad testa režīmā, bet uztaisījām instrumentu, saucās drops. Un feature tajā, kad tas, ko var izdarīt, es nezinu, cik daudz jums, kas klausās, ir tie mirkļi, kuros tev ir kaut kāds rīls, tu noklausies, tu viņu saglabā, un pēc tam aizmirst par viņu un visu, un jēga no tā vispār nekāda nav bijusi. Vai arī vēl viena lieta, kas man liekas ļoti bieži man vismaz taisu screenshots no Instagram, man liekas, šits stilīgi man jāatcerās šits, un es nekad neatceros to. Un šeit mēs uztaisījām instrumentu, kur tu iemet iekšā jebkuru veidā video, tas tur varbūt no YouTube, no rīlēm, tiktokiem, pilnībā no jebkurienes. Redz, viņš man grib, lai es uztaisu free account. Nav pareizi. Labi. Pofīgi. Anyway, the point is, tu iemet linku, un viņš viņu izanalizē, un tas, ko viņš izdara, viņš pēc būtības izlauka laukā galvenās idejas, kas tajā klipā stāstīts, un uzblēž tev postus, kurus tu vari ņemt un taisīt un šērot. Tā kā baigi paraudzīgās štēla. Un viena no lietām, kura gribēja padalīties pēdējā, šī te, arī kur iesaku visiem paņemt un palasīt šo pētījumu. Global Intelligence Crisis. Baigi interesantais materiāls. Kurš iedod tādu vēsu dušu par to, kur iespējams mēs varbūt nonāksim 2028. gadā. Tas tā. In general, Cik, kur mēs nonāksim 28. gadā? No? Iepisienā bez vanšu tilta.
Jā, nu varbūt, jā. Nē, nu tur stoči. Tas laikam nolemts jau. Jā. Jā. Bet, jā, nu, vienmēr sakot, šis instruments ir ar domu tādu, ka tajos mirkļos, ka tev vajag izdabūt laukā kaut kādu gudrību no tā Instagram, TikTok vai vēl sazinu, kur tu skaties kaut ko, vai arī no mūsu pašu podkāstiem, tad šitien tu vari iemest linku un dabūt laukā. Es pat uztaisīju mums, bet klausies privāto linku, kur es nedrīkst tagad skaļi teikt, bet viņš ir domās tam, lai mēs varētu taisīt savus postus un ar jums dalīties par gudrībām, ko mēs dabūnam laukā no katras epizodes. Tas ir inšīgs. Jā. Un tu viņš tā smuki taisa šitādus te smukus postus ar sarkasmu bišķiņu. Kaut kā tā. Prot. Pavikonu gan jānovaina. Šis ir šodien pirmā diena aizgāja publiski launčā testā pašam iekšējais skatījumam. Bet tiem, kam interesē, tad šis ir būvēts. Tā kā šī epizode iznāks pēc pusgada, tad pavikoniem būs nomainīti. Tā jau būs nomainīta. Bet tiem, kas interesē, šis ir būvēts pēc būtības ar 2 instrumentu palīdzību, 3 instrumentu palīdzību. Viens instruments ir Claude kods. Otrs ir Lovable, un tas ir savienots kopā. Attiecīgi, un tur viss tiek sataisīts. Apakšā tam ir diezgan daudz dažādu modeļu un daudz dažādi papildus mazi API, lai vispār tas pasākums strādātu un viņš varētu transkribēt. Jo pats lielākā problēma un čakars ir patiesībā tieši ar Instagram. Tas bloķē viss agentic scrapers pēc būtības. Un kā jūs neapgājāt? Ir šitās te data. Tāds rīks saucās Superdata. Un viņš ir spējīgs, es gan nezinu, kā viņi to ir izdarījuši, bet viņš ir spējīgs attiecīgi visu video ņemt un pēc būtības lietot un izdabūt laukā visu, kas ir saistībā ar gan audio transkriptu, gan arī ar video. Tā ir screenshots. Lūk, tagad šitāda feature, un paskaties, mūsu video gatavs. Sākums jāskatās. Pagad. Teik lielāk ekrānu. Nē. Teik lielāk ekrānu. Cik ir sēr tas pasākums? Nevajadzētu būt daudz, 720p. Padomināšu. Aiziet. Vajadzēja vēl tavu bildi iemest viņu. Viņš līdzīgs tev. Ja mums ar tev būtu bērns, tad tas Jā. Bet, redzi, viņš fucking referencē vispār nav sakojis līdzi. Highly probable, tāpēc, ka mēs neiezinājāmies, jo teksts bija ultra specific, cik es pārskrēju pāri. Evolved, blah, 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 tur, karoči, a bunch of stuff, ne? Un tur nebija, prehistoric human sitting by the fire, blah, blah, blah. Tur visi priekšā pateikt. Un tur, droši vien bišķi vajadzēja piemest pretī, ka šis viss, bet tādā, nezinu, ārstēlā, whatever. Nevajag pamēģinās viņam, lai viņš iedod labākas idejas. Hey. Rewrite the stuff. Jā, tā viņam referents pasīsimies, ko viņš tagad iedos. This art direction, blah, blah, blah. Viņš tagad jūs redzēt, uztais ļoti detalizēti par katru punktu, par katru sekundi. Un tagad pieņemsim, iemetīsim iekšā. No logos, no overlays. Ko? Nē, bet inčīgs promts. Es vienkārši, es strādāju ar šitiem dizaina prikoliem, un es pēdējo reizi, kad es par šo domāju, tas ir arī cik šos dažus gadus atpakaļ. Labi, aiziet. Mācam, lai viņš taisa kaut ko. Bet, lūk, tā kaut kā. Tas, ko es teicu, tas man baigi šodien nervu uzsit. Vienkārši, kā es iesaku visiem paņemt un balasīt bišķiņu,
Tur paredz to, ka trešdaļa darba spēka 2008. gadā būs punktā, kad principā neviens nebūs gatavs maksāt algu par to darbu. Mākslīgais intelekts vēl kaut ko spēs izdarīt tavā vietā. Un tas tāds lieta, par ko vērts aizdomāties. Nu tā, ka mēs vispār sēžam domājam. Vispār pēdējā laikā es sēžu un skatos apkārt un mēģinu saprast. Nu, arī, piemēram, man sieva, viņa lieto chatu, bet viņa lieto viņu tā. Tā kā es nezinu. Galīgi ne tā kā es. Tas tā, aptuveni pajautāt chatu, kā es varētu, nezinu, es varētu izdomāt. Es nespēju izdomāt tādus vienkāršus. Kā taisa kartupeļu pankūks? Jā, piemēram. Vai arī tur viena no pēdējām lietām, kas ļoti forši patiesībā parādīja kādu day-to-day sievi aizved uz mašīnu, uz servisā džeki kaut ko tur čīnīt. Beigās nevar atrast problēmu. Sievi vienkārši pajautā čatam. Čels pasaka, tur jāuzspiež pogi, jāiet iekšā sistēmā un jāieslēdz iekšā vienkārši. Un viss servisā mašīna nostāvēja 3 dienas. Un tas tāds labs piemērs. Un tad viņi arī prasīja tiem meistariem aptvērt, tā kā jūs vispār to pamēģināt? Nē, šit likās tāds pārāk basics. Tas ir tāds labs, kā pateikt, case, kad tu izmanto mākslīgo intelektu, bet tādā primitīvā līmenī. Bet es arī, piemēram, es vēl neesmu gatavs hairot mazāk cilvēks. Man ar to mazumiņu, kas ir, man galvenais dabūt to fluency levelu, vai tagad teicu, AI native, jo tas jau nemazina faktu, ka čuvaks ar renču rokās, kas ir labojis, skrūvējis pirms tam eļas filtru nost un apēdis, litriem antifrīzi, ka tagad viņš to vienkārši negrib darīt. Un ka mošku viņam vienkārši jāiemāc runāt ar chatu, Claude vai whatever ko, Gemini. Un tie world models, viņi ir diezgan noderīgi. Bet viņi noderīgi speciālistam. Tā kā Evalds saka, tas ir spēja reizinātājs, nevis aizstājējs. Jā, bet tā pašam, kā liekas, nav tā, ka tas reports, par ko es arī tur minēju, man liekas, viņš tā labi atzīmēja. Skaidrs, ka viņš ir reizinātājs OTT, bet viņš ir reizinātājs, man liekas, šobrīd tiem, kas viņu izmanto un mēģina izmantot. Bet viņš vairs nebūs reizinātājs tajā mirklī, kad ir tev kaut kāda grupa cilvēku, kur ir 10 soļus priekšā tev. Jā, totally. Tajā mirklī mēs ar tevi arī esam tādā ritīgi easy game positionā, jo, piemēram, man ļoti patīk, es viņu sauc par mājturību. Vienkārši. Vai pagatavot, kaut ko uzkraftot, vēl kaut ko sadarīt, sastrādāt un tam līdzīgi. Un at some point, piemēram, tas pats īsts piemērs, man bija enough cieviņu pēdējo pāris nedēļu laikā, un es relatīvi maz pats biju mājās, relatīvi maz stundu. Un at some point, es tur atbraucu atpakaļ sestdienu, un es ievēroju, ka manā leduskapī apakšu, pa saldētā viņi nevarēs ciet, un tur jau ir ledus uzaudzis. Man, protams, atskaitot lamvārdus, nekas nešaujas prātā. Bet es saprotu, ka, tagad Igors darbinās atkausēšanas mehānismu, ja? Tad mēs pārstājam pirkt produktus, mēs pārstājam plānot uz priekšu, mēs pārplānojam visu šo pasākumu. Un, tā kā vai man ir par rokai manuāls kaut kur? Not really. Man par rokai phone-išu, un es vienkārši nobildēju. Es saku tā, izslēgt uz nulītēm, es māku pagriezt. Ko nozīmē šie burtiņi, vai ne? Man jāizpasaka, ka tātad, lai šo dabūtu gatavu, tāpēc, ka tu gribam frīzot, tev jāizdara šis un tās. Es tāds, labi ir, tā saliet, tā uils pie grīdas. Es tāds, manā iztēlē man kaut kur bija jāizvelk trubiņi, bet, obviously viņš redz labāk nekā es, ka man viss iebūvētā virtuve. Viss ir, tā kā, pa smuko ir izdarīts, kas vairs droši vien, ka nebūs smuka, tāpēc, ka enough ūdens tur ir izlīs un, jā. Anyhow, čats palīdz. Point is, es neesmu izsaucis
santehniķi, vai, whatever, Geta Pro. Es neesmu pasaules Geta Pro. Ja es neesmu pasaules Geta Pro, es neesmu samaksājis tos 30, 50, whatever, cik, kaut kāds eiro citam speciālistam, kas to naudu būtu aiznes uz veikalu. Un, tā ķēde, un ja es neesmu aiznes uz veikalu, tad veikalam ir citas lietas, tur blā, blā, blā. Un long story short, ja mēs burtiski katrs kā vienība paaugstinam savas spējas izdzīvošanā, labā šo vārdu nozīmē, ka jau es pats sev varu tur salabot kaut ko. Nevis apmainamies ar naudiņām, tas ir cita mēroga problēma. Mums šī problēma ir viena otra nevajadzības problēma. Tātad, lai santehniķis, handymans, es nezinu, you name it, lai viņš varētu izdzīvot, pirmkārt, tad slieksnis, ieiet tajā biznesā, viņš kļūst augstāks. Ja? Tajā biznesā paliks tikai actually pro. Vai tie cilvēki, kas skilosies ar AI, vienkārši kam nav bail no darba. Vai es nevaru uzkāpt uz jumta, vai es nevaru santehnika, vai es nevaru, izlietnes podus un samšitu varu. Ja viņš arī ieslēgt AI un atrisināt, sure, of course, viņš galā izdara darbu. Viņš provide value. Bet, to cilvēku vienkārši skaitliski vajag mazāk. Mūsu, pagaidām neizbēgam, paliek vairāk, jā. Kādu brīdi vēl, jā. Jā, bet, un reizē man tas tāds, bet, šī jau ir rietum civilizācijas problēma. Afganistānā čoki joprojām kāzās šauja reikai gaisā un 14 km attālumā kādam, vienkārši krītoši priekšmetu trāpa pakausī. Kaut kur ir citādāk, jā. Jā, taisnība. Bet, man liekas, jebkurā gadījumā, skats man hauss uz desktop. Es tieši skatījos, man tāds jums par godu. Bet, kur, paklausies, vai tev skaņa ir? Pirmkārt, izstāst nereāli smuku, otrkārt, man nav skaņa, ja tev ir skaņa. Šis ir magical, šis ir tā kā plus mīnus, kā bija manā iztēlē. Vārdi tikai nebija vēl mums. Bet, principā, gatavs. Es pēc tam iemetīšu video. Mister, tev būs jāiemontē šis pasākums. Jā, es zinu. Mēs gan te reicām, ka mēs taisīsim ninja podcastu, ka mēs vienkārši izkrājamies ārā, bet, ču tev būs jāpiemontē. Es tev aizsūtīšu rekordingu, ču tev būs jāpiemontē. Bet, mēs atkal, ja tādu mazo 30 sekundžu video uzstājas, tad fine, bet man tur bija 120 lietas, kam piesieties, un tad vienkārši tādā iterācijā seja ciklā un apli mēģini visu laiku kaut ko jaunu uzlabot. Jā, tas tāds baigais čakrīgais process. Kas ir kaut kāds pēdējās lekcijas, ko tu kādam lasījis? Tā, pēdējā, kas ir bijusi pēdējā? Pēdējā bija Shipyardā. Un tēma bija, kā modelēt nākotni. Un es tur biju sataisījis, bet sagatavoju viņiem vairākus promptus, tad 5 soļu promptu sistēmu, kurā balstoties uz ir tāda disciplīna, kas saucās Future Scenario. Un tā galvenā doma ir, kad tu principā mēģini nomapot, kartēt, kāda varētu būt nākotne. Ņemot pamatu ekonomiskās izmaiņas, tur sabiedrības kaut kādas lietas, klimata pārmaiņas, visādi veidi lietas. Ņemot viņus par pamatu, arī attiecīgi spēj modelēt kaut kādas nākotnes iespējamos scenārijus, un tad tu skaties, kurš no scenārijiem labāk tur teorētiski saliekās. Jo katrā scenārijā tev būs gan labā, gan sliktā lieta, un tad ir jautājums, kad tev beigās jāgatavojas sliktākajiem scenārijiem, bet tu mēģini tiekties uz labāko. Tad tu pa vidu kaut kur tur nogriezt. Bet stāstīšu Shipyardā, kādā veidā viņi var modelēt nākotni, un pie tā vēl mūsdienās, kas man liekas foršā lieta ar mākslīgo intelektu, kad jau tev pat nav vajadzīgas kaut kādas tādas specifiskas zināšanas, ja tev ir skaidrība par promptu, kā to viņu uzbūvēt, viņu vienkārši nokopēt un izmantot. Un tā, man liekas, tāda milzīga vērtība, kad jebkurš, ja viņam ir labs inputs, viņš var uzdarīt kaut ko sakarīgu laukā arī.
Nu, lūk, un tad viņi visi tur modulē savus nākotnes, principā. Tas bija pēdējais. Man tagad es vairs jau ļoti šujos kopā. Nu, tas, kas man ir palicis atmiņā, laikam es nezinu, vai beidzamais vai nē, bet, kračus ilgu laiku neesmu lasījis lekcijas, jo, man arī savu nogurumu atnāca, bet kaut kā tikt vaļā no mentorshipiem es kaut kā vēl, vēl nevarēju. Lūk, jā, tad man gan bija ieplānots, tu, Olafs un Tomas biju nolasījuši lekcijas startskolam. Un tad man sazvanīja startskolu. Viņa arī bija ritīgi jauka, un es biju riebeklis, es viņai tur ilgstoši. Es laikam biju kaut kur citur, un, zini, man kaut kur e-pasts karājās, kaut kur tur WhatsApp karājās, un man jau tas ir viegli un mazsvarīgi, ka viņai tas ir jobs, un es viņai reāli traucēju darīt savu jobu. Un tad es kaut kā beigās piekritu, ka man jau tāds, tev ir bijuši visi tie 13, ko es tur līdīšu iekšā? Viņa tāda, jā, bet mums ritīgi vajadzētu, un tad viņa, es labi, ko Kristaps stāstīs? Kristaps šo, labi, ko Tomas, ko Olavs? Un tad mēs beigās viens otram piekritām, ka es aizmaukšu augustu vidū nolasīt, un tad viņa šodien atrakstīja, mums tur izmaiņas, mēs kardināli pārplānojām, tur ABC kaut ko, man tāds sagāja, ritīgs sagāja. Tas tev nebūs jālas, ja? Jā, es nolacu. Tev būs, ja? Nē, man teica, ka, mošu citā batčā kādreiz vajadzēs. Tas, skaties, jo startskolu jaunieši man jau ir redzējuši pa ziemu, es biju pie viņiem. Tas, kas, actually ir noderīgi, ir tā, ka mēs lampā bijām, kad Igors stāsta parastā valodā, bez tiem flashī sūdiem, bet kāpēc? Tu gribi verseli vai kāpēc? Tu gribi supabējis vai kāpēc? Tā kā kam jānotiek, lai viss aiziet un izbūt cool. Tad bija doma arī kaut kādās 40 minūtēs uztaisīt tādu vibe coding bez battle dough, bet, vienkārši nevis ieslēgt lovable un gaidīt, bet, tādu stāstīt. Jā, un tad man atteica, man bija tāds, datums ir bišķi brīvāks palicis. Jo man tajā dienā man arī būtu ultra jāsteidzās. Jā, tur, packed calendar. Un, ja man atbrīvojas kalendārs, es tikai priecājos. Krūt. Un vēl, ko aizdomājos nesen, ir, tieši tagad teicu, ir šis te pasākums, ka tev ļauj uzražot to, ko tu gribi uzražot. Un pēc tam, kad tirgus ir čuču piesātināts ar līdzīgiem, lādzīgiem produktiem, ko es ievēroju, ka nākamais steps ir atgriežos totally to basic, ka lai kaut ko nopārdot, tiek tirgots trusts. Ja? Tā kā tas sales managers, kurš vislabāk ietirgo trustu, ka mans teams būs tavs mīļākais project manager, ka mans teams tev atbalstīs ar visām tavām legacy sistēmu un tam līdzīgi, ka tā kļūst par mega vērtību. Ka mēs, tad, kad ir izsina visas lietas, tad tā vērtība kļūst vienkārši trusts. Ne tikai, zin kā, man liekas arī papildus tam kaut kāda tā vērtība. Tur, kur es redzu kaut kādu foršu izmaiņu nākotnē, vai vismaz ceru, ka viņi notiks, ka tās fiziskās lietas patiesībā mēs vērtēsim daudz augstāk. Tās fiziskās pieredzes lietas un viss to, kas notiek mums apkārt, patiesībā varbūt beidzot atkal mēs sāksim pamanīt, kas vispār notiek mums apkārt. Jo, man liekas, ar to visu digitalizāciju un visu mākslīgo intelektu pasauli, mēs tik ļoti dzīvojam iekšā ierīcē, kad līdz mirklim, kamēr ierīce pati nedarīs visu mūsu vietā, un mums nebūs jāsēž tajā ierīcē, viss būs slikti, bet pēc tam es gribētu ticēt, kad mēs nonāksim tādā saulainākā vietā, kur mēs varēsim sēdēt beachā, dzert daikiri un gaidīt, kad aģents atsūtīs. Job is done. Jā, vienkārši, lai tas notiek, tad tev vajag kādu, kas grib to nopirkt. True. Bet te jau atkal jautājums ir, viens ir, ka mašīna to dara, bet otrs, kas tas, ko tu pārdod. Jo, man liekas, zini, kas šī brīža problēma ir tajā, un es esmu izdomājis jaunu frāzi, saucās software tourism.
Principā visi, kā turisti, mauc, pērk instrumentus, spēlējas ar viņiem, testē viņus, bet tā realitātē dzīvē viņus līdz galam neievieš, tāpēc, ka ir tas disconnections starp jā, visiem vajag AI un mākslīgo intelektu, un tad ir, bet pagad mums tā, konkrēti lieta biznesā jāizdara, tur, nezinu, jāpaaugās par 2% šogad, tur tādā un tādā metrikā, un man liekas, tā ir tā viena no lietām, kas šobrīd iztrūkst, kad visa tā inovācija ļoti retos gadījumos ir tiešām pievilkta klāt pie reālā uzņēmuma, nezinu, nākamajiem 2 gadiem, vai plāniem, kas ir jāizdara, un kaut kādiem rezultātiem, kas ir jāsasniedz. Mēs it kā par to runājam, un mēs it kā mēģinām to izdarīt, bet patiesībā tā fiziski, praktiski uz realitātēm, manuprāt, tas nav šobrīd sasniegts. Man šķiet, bet es tagad sāku aizdomāties. Mums jau Ilgvars nav vēl bijis uz Nobet klausies. Mans CTO, vai ne? Nav, jā. Viņš mums ir plānos, bet, jā, tad nesagāja un vēl nav bijis. Kroč, viņa, nezinu, viņš ir čū vecāks par tevi, man liekas. Bet points tāds, kas man ļoti patika, ka viņam, es glosarī pierakstīju, ka neatceros tieši citādi, bet tā doma ir tāda, it's not our business. Ka, protams, ir ritīgi forši, ka mēs šito visu varam uztaisīt at home. Un tā kā viņš mani koglokoja ultra ļoti visu to, ka dude, es šito varu tā kā paņemt tagad, iedam man 3 minūtes būs, vienkārši awesome, strādās ultra labi. Un viņiem bija tāds, sure, it's not our business. Tātad, un viņš man atgādina par to, ka uztaisīti viens. Ja Igora tur uz Blaumaņaus tramvajas notriec vai saslims vai whatever kas, un sākās maintenance problēmas. Maintenance, ok, sure, atrisinām maintenance. Mums sākās support problēmas, jo mēs galā to piegādājam useriem ir rodas jautājumi, uz jautājumiem jādild, mums ir jāapmāca supports, vai ne? Un man ar visu to pasākumu, ka tā kā es esmu pieredzi spaunot un vienkārši risināt problēmas digitally, tāpēc, ka es protu rakstīt tā, kā es protu rakstīt, un man strādā, un tā kā, ja man pirmkārt nav tā, ka kādreiz kaut kas nestrādāt, un ja man kaut kas nestrādā, tad man tā nav problēma to atrisināt. Bet on scale, tā ir problēma, tas ir challenge, tas ir izaicinājums. Un, man tagad šis pēdējais, gads vēl nav apkārt, bet ir interesanti, vienkārši ir total a bunch of lietas, par ko es nebiju domājis, par ko ir vērtīgi aizdomāties. Un ir ritīgi cool, ka, protams, nezinu, arī 30 līdz 60 cilvēki no tās visas branžas arī tais foršas lietas. Bet tagad tā ir mana atbildība, kā to ieviest sistēmu levelī. Kā aizdomāt noteikums, lai tas ir paliekoši un tas strādā kaut kādu ilgāku laiku, kas jau by design nepārāk realistiski skan, jo mums nepārtrāk kaut kas mainās. Un mainās ne tikai modeļu nosaukumi, bet es nezinu, no UI līdz outputam, līdz jailbreak mehānismiem, līdz guardrailiem, līdz visam. Un tad, ja tu nezini in-depth no nulles, tad šī galu galā šī arī ir mana atbilde, kāpēc Igors nav uztaisījis Coursera, Udemy'ā, whatever, kā kļūt gudram šajā visā pasākumā. Jo viņš vienkārši jāuztur. Un ko Evalds uztaisīja, vai tu atceries, kā viņš sauc? Neaizstāmējas LV, aiz šautauts Evaldam. Vari nošēra skrīnu uzrakstīt neaizstāmējas LV, man VPN traucē. Neaizstājamais.lv. Jā, pastāvis, kas mainīsies. Yes. No vienas puses, tas ir awesome saturs. No otras puses, patin uz leju, kur ir tas, tad šis kurs, bezmaksas video forši, un vēl zemāk bija lietas, piemēram, prezentācija gatavošana, līgums atrimāņa, viss kārtībā, sure of course. The point is, man vispār ieskaužu Evaldam un viņa tīmam, būtu šitas te, kas iekļaus programmā 12 lietas. Un iedomājies, ja tās būtu tikai 12 lekcijas pa
whatever, cik minūtēm. Tad tev būtu laiku pa laikam, tev ir jāizmaina dažas lietas, bet viņas ir jāizmaina, viņas ir jāpāraksta. Un tev plus mīnus tas pats saturs, laiku pa laikam ir jāpāraksta. Ja, piemēram, ja mēs ar tevi ierakstītu, un es zinu, ka mums tie ieraksti ir un draivā mētājas, bet tad, kad mēs rādījām to way back when, tas bija GPT-3 klods. Gan tas izskatījās citādāk, gan tas garšoja citādāk, gan mums bija pilnīgi cits domas par instrumentiem tajā laikā. Un tagad es teicu, rekur šis, pie tam tas CapCuta prikls, es viņu mūžā pirmo reizi redzu. Ja? Jo es nestrādāju tajā vidē, es saprotu, ka katrs uzņēmums iet un dara savas lietas forši, bet es viņu čista pirmo reizi redzu. Un tagad iztēlojiet, ka tu uztaisītu kursiku un sales process jau šim visam pasākumam arī no vienas puses ir impulse buy, no otras puses viņš aizņem kaut kādu laiku. Un pēc mēnešiem 2 viņiem ir pamainījies UI. Tev klients atnāk un skatās, ka tavā ekrānā ir citādāk nekā manā ekrānā, un tev ir bad review type of beat. Jo no vienas puses lohiem problēmas, bet jūs abi esat šajā pozīcijā at that point of time, tāpēc, ka tu neesi atjaunojis saturu. Taisnība. Plusā vēl tev, zin, kā, tas, ko tur pieminēt, līdz tam tev tik ļoti daudz un tādā tempā izmaiņas update, ka tur nevar vienkārši izsakot līdzi. Pat ja bāze it kā visu laiku saglabājās nosacīti, ja reāli nosacīti saglabājās. Zin, kā, ja mēs agrāk runājam par prompt engineeringu, tad tagad visi runā par harness engineeringu, loop engineeringu un kādas citām lietām, kuras atkal tie teorētiski maina vispār fundamentāli, kā tu tās sistēmas darbini, vai precīzāk, kā tu viņas darbini tā, lai viņas būtu taustām noderīgas. Nevis vienkārši tur virspusēji dot kaut kādu rezultātu, kas pēc savas būtības nav vispār vērtīgs tavam darbam. Bet man liekas, ka tā viena lieta, ko gan mēs visi kaut kā mums izpaliek, ir mācīties un veidot ieradumu. Pat ieradumu fāze Helvas prezentācijā vienmēr bija, es viņu joprojām izmantoju savās prezentācijās tā laika līnija, neatceros, kurš to taisīja, Nauris. Nauris, es paprasīju Naurim, jā, ja kāds nezina, Nauris ir Twīnosī jau, tajā laikā vēl nebija, mēs viņu iepazinām, ka pirmkārt viņš ir lācīgs pats, un otrkārt tas ir viens no retiem CEO, kas ir in-depth. Viņš ir tech-savvy fanboys, un man ļoti patīk, ka viņš tāds arī ir. Jā, un mums ir tas zero vai tā. Es par to parādīšu, lai viss saprot, par ko ir runa. Jā, ka viss sākas ar klusu observingu, pēc tam ar sarunām pie watercoolera. Jā. Un šeit sāks ieradumu veidošana. Lūk, un šī ieraduma veidošana, tas, man liekas, ir tas, kas ļoti daudziem izpaliek. Jo mēs kaut ko te uzskaramies. Mēs izvēlamies kaut kāds use case, mēs kaut ko sākam būvēt, bet mēs neturpinām strādāt tādā normālā, skaidrā, un tad mēs beigās nenonākam te. Vai pastāv risks, ka mēs nenonāksim te. Tā kā, man liekas, tas tā ieraduma formēšana, tas kā jau kurā lietā patiesībā grib notievēt, sāc ar savu disciplinu un ieradumu katru dienu, samazināt kalorijas. Vai grib kaut ko citu iemācīties darīt atkal ieradumus. Viss tās pašas 10,000 stundas, tas ideja un filozofija. Bet tu, jā. Nešos prātā doma, ka, skaties, lai šitas ideks mums iznākt ārā, es viņu izeksportēšu, izvilkšu transkriptu, iemetīšu tev abus failus. Ja tu pieliec to videku sākumā, to, ko tavs beidzamais video, kas ir sākumā. Pieliec viņu sākumā, un mēs varam klausītājiem, jo es vispār neticu, ka šim formātam būs daudz klausītāju, bet who knows, možda es kļūdos. Un mēs varam iedot šitos te, ļauj man te nošērēt skrīnu, šitos te aparāts. Saprat? Jā, mēs varam vienkārši pielikt uz visiem tiem tūļiem, ko tu izmanto, vai ko tu parādīji. Mēs varam iedot skidonus, jo
mūsu keisā, they sign up, get something, you get something. Jā, short, Kristap, ja tu ietaupīsi 16 centīmus, Ko es varēšu izdarīt par 16 Vai ne? centiem? Tas būs jau. tā izelpa jau maksāja vairāk, droši vien tavā keisā. Es varēšu beidzot atļauties atpūsties un kaut ko nedarīt. Bet, Palos tev līdz nav jūri, jā. Bet points tāds, ka galā var būt, ka tas cilvēks, skaties, ja šo noklausās 13 cilvēki, bet vienam actually ir rūp enough, un mēs varam palīdzēt samazināt kliku skaitu un vienkārši nepaslinkot un iemest descriptionā, ķipa, jau gribi videkus, ej šeit, ar šo tev būs skidons, ja? Vai ej šeit, ar lavables, te tev būs skidons. Karin to uz saviem lavabliem un saviem visiem tiem prikoliem uztaisam, lai tam galu patērētājiem, kam šis var noderēt, bet tas būtu, cool vienkārši. Ķipa, mūsu keisā mēs jau pieraduši, ka mums, 3 cipar, 4 cipar skaitlis tev vienkārši sāc aiz nedomāšanas, jo tu nojaut, kā man tas atspēlēsies postfaktum, kāpēc es to daru. Jā, bet no tiem cilvēkiem, kas mēģina savas pirmos gaitas pa dvacāram, viņa keisā viņi nav pieraduši maksāt par dvacāram, viņa keisā viņi pieraduši temo pirkt lietas. Bet es gribu arī, tomēr, lai cik tas, nezinu, skanētu kā no sludināšanas formāta, bet man liekas, ka tā vismākslīgā intelekta padarīšana ir kaut kas tāds, kas ir jāuztver kā tāda, tev ir jauna izglītības līnija, kura visiem būtu vajadzīga un investēt mums vajadzētu viņā jebkurā gadījumā. Skaidrs, ka tas nav stāsts par to, ka tev tagad ir jāmaksā, 300 eiro par kaut kādām maksas klodas opcijām, bet nepažālo tos 20, nepažālo arī 50 vai es pat teiktu visus savus 100 eiro mēnesī un paņem 3 instrumentus un ar viņiem iet dziļi, maksimāli dziļi. Man liekas, tas tāds labs punkts, ko aizlikt savai zaus un mēģināt investēt, tāpēc, ka, godvārds, ja skatās tā no malas, tad, manuprāt, tie cilvēki, kas ir mākslīgo intelektu šobrīd realitātē, tādi, kas tiešām saprot kaut ko tādu, ir nereāli vērtīgi darbinieki. Un patiesībā tev ir salīdzinoši vienkārši atrast, manuprāt, šobrīd atrast darbu, ja tu tiešām savā specialitātē vienkārši māki izdarīt darbu, vienkārši dabūt job to be done. Bet ne tikai job to be done, bet bet bišķiņ iet tālāk par to job to be done tādā kontekstā, kad tā tev papildus pievienotā vērtība patiesībā ir sapratni par to, kā mākslīgais intelekts strādā, ko tu ar viņu var izdarīt un OTT. Un tā, man liekas, tā ir tā lieta, kas šobrīd, tā ir vērtīga jebkuram uzņēmumam in general. Jā, bet tas ir skill issue. Protams. Ja būtu jāsāk no sākuma, jo man vispār ir, es ne tikai neatceros, es pat varu grūti pat iztēloties, kā ir sākt no sākuma. Jā, man tas pats, tas jau, man liekas, mēs jau dzīvojam tajā ieradumā tik ilgi, ka tas jau mums ir reāls, tas gan īsti tā kā gaisa elpot, jo es nesaprotu, ka tu viņu elpo. Vienkārši automātiski tā notiek, un līdzīgi tas pats mums, mēs vairs nedomājam par to, ka klausies, varbūt man jāpajautā čatam. Tas ir pirmais, uz kuriem tu vispār ej, un ko tu sāc aptuveni. Jautājums tev. Tad, kad skaties, nošērošu skrīni, tu minēji Klodu, aizdodamies uz status, Anthropic.com, rekord šitā te 4 stundas 6 minūtes. Tas bija dramatiskākais moments manā dzīvē gandrīz. Pēdējo nedēļu laikā. Tas bija drausmīgi, kad man visi aģenti apstājās. Visi vienkārši apstājās, un tad tu sēdi un spaidi to status pogu un skaties, kad beidzot ieslēgsies zaļais. Un tas, protams, izklausās komiski un patiesībā varbūt bišķiņ dumji, bet tu pierod pie labām lietām. Mēs kā cilvēki pierodam pie labām lietām, un mākslīgais intelekts, ja mēs viņu izmantojam, ir diezgan vērtīgi un labi lietīgi dienas darbā.
Jā, fair Tā point. kā Man viņi vienkārši atsaucās. man šeit ir tā, ka, kad es šo piedzīvoju, man tāds, ok, jo, man ir vēl tas, I've been in the trenches. Ķipa, es esmu bijis tajā posmā, kur tas viss ir jābūvē, jāuztur un ka kaut kas sajiet grīstē, tad, vai nezinu, tev kāds uzbruk, ķipa cyber attacks, un tad tāds, naktiņa, jā, es jau tur slēdzu portus ciet, ABC, kaut kas. Jā, bet tā izpratne, piemēram, gala patērētājiem ir, ak, Dievs sūdz, neiet, nestrādā. Bet tieši tagad teicu, tā ir briesmīgākā diena dzīvē, tāpat kā te mazliet uz austrumiem, ka ir benzīna krīze. Ja? Jā, Tu esi pieredzējis tieši tas pats. Jā, tev ir Jā. absolūti benzīna krīze. Kā tas tagad ir, ka tu kā tur bez benža izdzīvo? Jā, tieši tā. Un tā ir tā realitāte, jā, kad beidzās benzīns, beidzās klode, vai precīzāk izslēdzās 4 stundām, nekas nestrādā. Bet tā, man liekas, tā realitāte. Un tas arī, protams, arī papildus parāda to, ka viena no tādiem svarīgām lietām, ko iespējams, ne gluži tādā, varbūt ikdienas režīmā, bet uzņēmuma kontekstā ir vērts vienmēr noteikti padomāt par to, kā tu veido savas sistēmas tā, lai tu būtu neatkarīgs no viena vai otra vai trešā instrumenta, un ka tu vari būt patiesībā diezgan fleksibls un pārslēgties. Un tas prasa patiesībā tos pirmos soļus, kad apsēdies un tu nokārtē vispār, kuras iespējas tev ir, kādus instrumentus tu vari lietot. Jo, piemēram, tas, ko es neesmu šobrīd izdarījis, man ir kaudzīt ar kaut kādām lietām, kuras es uzlicu sev, ka vajag apsēsties un pārbūvēt bišķiņ tos iekšējos procesus, jo viņi atkal pēdējo 3 mēnešu laikā ir mainījušies no tā, kā bija pirms tam. Un es vienkārši fiziski neesmu to apsēdies un izdarījis. Man likās interesanti, ka mēs gan par šo runājam jau pirms pāris mēnešiem, bet arī šodienā tu paņēmi un ieslēdz OpenAI ChatGPT. Jā, bet tas man ir joprojām izmanto. Es viņu izmantoju vēl, jā. Jā. Un šodien mums tieši bija sēdējām oficiāli ar Tomu, un Toms man tā baigi labi pateica, kad viņš mēģina šobrīd atrast, es viņam pēc tam iedevu hanču, instrumentu, par kuru nevienu reizi esmu stāstījis. Bet, sakot, viņš meklē instrumentu, kur viņš var sabāzt iekšā visus modeļus, ķēdītē, iedot vienu promptu un viņu izpildu uzdevumu, tad izvēlēs, kas ir labākā lieta no katra viņa. Jo tā realitāte ir, es varu pilnīgi salīdzināt, piemēram, viss radošākais un labāk, un tā asi ir radoša, un tā tiešām gudri radoša. Ir, piemēram, Kimi 3 modelis, kas ir ķīniešu modelis. Un tāpat laikam... Kas bija laboratorija? Moonlab. Moonlabs? Ir Moonlab. Tātad, jā, es nošēru ar screenu. Šis ir šķībasai no uzbildots modelīts, kas ir ultra magical, jo šo es vēl atceros un izpratu. Šīmijas viņš jau bija moonshots, jā. Viņš jau ir tāds, ultra magical. Un tur jau tā lieta, mēs varam ākstīties, cik mēs gribam tur maģisks, nemaģisks vai kaut kas tās. Galā tie vienkārši cipariņi. Bet Kā vēl efektīvāk apstrādāt cipariņus, lai dabūtu ārā to, ko tu gribi dabūt ārā? Jā. Tā kā tas stāsts vienkārši par to, ka man čats ir tā kā, tāds par rokai vienmēr. Kaut arī man Klauda visu laiku ir atvērta, man Kimijs ir atvērts, man vēl Hermes tur fonā strādā un saslēgts ir. Man viss tas ir atslēgts, bet tādā ieraduma līmenī čats būs pirmais, kurš ir kaut kāda random jautājuma. Man ātri kaut ko, nezinu, vajag iztūkot, ātri kaut ko pajautāt, ātri, nezinu, lai viņš, līdzīgi kā tagad, ātri nedomājot, uztaisīt promptu, kurš varētu darīt plus mīnus. Tad čats man parasti ir labākais draugs. Un, ja man vajag kaut ko strateģisku, tas ir Klauda. Tad Klauda pirmais tu liec iekšā, tad viņi tur domā,
Coworks vai Codes, un tad tu strādā. Bet tiklīdz aiziet kaut kāds scenārija idejas UTT, tad jā, Kimija pēdējā laikā, vismaz trešais tagad iznāca laukā, viņš reāli. Magical. Tas ir interesanti, jā, jo tad, kad es kanceloju savu subscription no GPT Teams, jo man bija biznesa mēroga, man bija kaut kādas 700, gan arī 800 dienas, which is 2+ gadi, un tas arī bija kādu laiku atpakaļ. Pēc tam nāca Claude, jo, mans lēmums tajā visā bija tāds, es vienkārši izmantoju viņu par maz, vienkārši, tikai par maz. Un tad vēl bija pāris mēnešu diskusiju, pārdomu, paneļu diskusijās. Kodeks arī vēl kotējas, kodeks arī vēl ir labs. Viens izmanto kodu, viens izmanto kodeks, un, piemēram, tas pats nav uzspērksiem cilvēkiem, gan plus find, plus vēl kaut ko, tā kā enough. Tur ir tāds, ka galvenais, lai jums sanāk viegli, ātri un bez bliekām rūpēm, izdariet. Un vēl es klausījos, kā Lauras un Elvis, zinu, Laura, kas vienmēr, jā. Es neesmu saticis, man šķiet, ka es neesmu saticis, bet viņš arī teica, ka viņš pierabīja Klodu, viņam limits pienāk, tad viņš turpina ar kodeksu, liek viņiem dirsties savā starpā, kas šeit nav faiņi, jau es uzrakstīju šitā, ko es izdarīju nepareizi, un tad viņi viens otru nodirž, bet, long story short, un šeit ir lieta, ko es teicu pirmīt. Kā man Ilgars teica, it's not our business. Mums galā ir jāpanāk lietas, un lietas, kura ir jāatbilst mūsu kopējai stratēģijai. Mēs esam vienojušies, ka mēs dodamies tajā virzienā. Ja mums šis palīdz. Ja mums šis prasa laiku, efortu un tērē mūsu to pašu, naudiņas, laikus un whatever, tad nav pa ceļam. Tas tāds koks ar diviem galiem. Es piekrītu no vienas puses, bet no otras puses tad jautājums arī par, ja tu neieliec naudu, efortu un laiku, tad tu patiesībā arī kā nevar dabūt normālu rezultātu laukā. Galā, man liekas, tas tāds, jā, bet it sevišķi, ka mēs runājam par inovācijām, tas tomēr prasa sākuma stadijā laiku, investīciju, pacietību, kaut kādu nosacītu dedicationu, nezinu, kāds latviski. Un tad tu attiecīgi, jo dziļāk tu iegājies, jo patiesībā tad tu labāk var to izmantot. Un man liekas arī attiecībā uz tādiem izvēli, kur no instrumentiem lietot, kur nelietot. Es tev piekrītu pilnībā, ka no vienas puses ir svarīgi saprast un maksimāli ātri nonākt punktā, kurā tu vari principā fokusēties uz to savu lietu, un tie ir tikai instrumenti, bet tas kaut kāds sākuma onboarding posms, viņš tomēr prasa iedziļināšanos, testēšanu, un tādu instrumentu kontekstā, man liekas, tā arī ir sevišķi lielo valodu modeļu kontekstā, tad gaumas lieta, vienam patīk viens, otram patīk, vienam patīk sieva, otram patīk meita, un tad tu dabū laukā beigās kaut kādu krusmāti. Bet es te parādīšu vienu lietu, kas man liekas forša lieta, ko noteikti visiem ieteikt tīri praktiski pamēģināt. Atkal runājot par modeļiem, viena no lietām, ko es izmantoju Perplexities dienā. Man liekas, viņš ir labākais meklētājs, Google aizvietotājs, Google vispār neko nemeklē. Bet šeit vienkārši labs piemērs, viņiem tad funkcija computer, principā aģents, kas iet un dara kaut kādus uzdevumus, tā balstoties tev lietu, viņš perfekti atrod. Man vajadzēja uztaisīt sarakstu ar kaut kādiem potenciāliem klientiem, profiliem, LinkedIniem, vārdiem, uzvārdiem. Viņš to visu izdarīja. Plus vēl viņš uzkodēja HTML, tur, ko es pēc būtības varētu pārnest, kur man ir iekšējā sistēma outreacham, sūtīt laukā klientiem piedāvājums, ka mēs esam forši, ka jūs varētu mūs ņemt un nopirkt. Bet Perplexity computers, man liekas, tāda forša lieta un vispār. Visiem iesaku sākt domāt un mēģināt aģentus. Tas nozīmē iekšā Klodē un iekšā čatā tagad tev ir opcija, kas saucās Cowork vai Work. Un šajā te Perplexitijā tas ir computers. Un ar ko atšķirās asistents no aģenta? Kas? Ar ko atšķirās asistents no aģenta?
asistents no aģenta. Asistents, manā uzturē. Te būs mana definīcija. Aģents pēc savas būtības, ja es viņu uzlieku uz autopilota, ir spējīgs iet un pieņemt lēmumus, apgūt, mācīties bišķiņ no tā. Un principā, viņa galvenais uzdevums ir nevis asistēt man darīt darbu, bet viņa galvenais uzdevums ir nonākt pie konkrēta mērķa, sasniegt konkrētu mērķi. Tas tādā manā uztverē. Un asistents ir, ja mēs skatāmies tādā čata kontekstā, čatam tu uzdod jautājumu, viņš tev atbild, aģentam tu uzdod uzdevumu, viņš iet un pilda. Tas, kā viņš viņu sasniedz, var būt 120 dažādi veidi. Ideālā versijā, protams, ka atkarībā no man uzdevuma un man konteksta, ko es esmu iedevis, viņš to izdara maksimāli efektīvi, maksimāli maz nodedzinot tokens, kas parasti nenotiek tā. Bet, jā, manā uzturē tas tā. Tā es sadalīju šīs divas lietas. Tā gan definīcijas, cik cilvēki, tik viedokļi. Nē, mums vienkārši ir akadēmiskās definīcijas, kam cilvēki ir parakstījušies vienoties. Es izvilkšu Klodu par piemēru, jo tātad asistents ir tas, ka mēs esam proaktīvi. Ja? Tad mēs uzdodam uzdevumu. Un bez mūsu iesaistes asistents neasistos. Ja? Tātad viņš atbildēs uz jautājumiem, viņš izdarīs can you Excel formatting job for me? Un asistents pateiks, vecais, es varu uztaisīt Excel tavā vietā, bet iedod man Excel. Ja? Turpretī agents ir tieši tā, ka tu saki, tu vari, pakarināt uz laika. Piemēram, man ir darba dienās, ja? man vajag morning brief. Un, piemēram, vakar šodien es neesmu uzmetis acis, taču man ir agents, kam ir a bunch of instrukcijas, kuru es varu runot on demand, un man ir aizēja izdari šo, nezinu ko, izdari ABC, nezinu ko, un tādā secībā tā, kā man vajag, neatkarīgi no manis. Ja? Un tad par šīm lietām cilvēki nereti domā, ka, mans agents ies tirgot futurus, bondus manā vietā un tam līdzīgi. Jā, tas tā arī būs, ja tu to gribi darīt. Es neesmu baigais piekritējis šim visam pasākumam, bet tātad agentam ir lemtspēja, tieši tā, kā teicu, un computer actions. Un, ja, piemēram, es jau cik 2,5 gadu laikam pagājuši, iznāca pirmie computer actioni klik, ja, ka to var likt agentam klikot. Tas bija viens liels breakthrough. Un tad es taisīju arī lokāli ranot uz virtuālās mašīnas. Vēl nebija Cloud Coworks. Ja? Man bija Cloud Coworks. Nekāds bija tāds 3 dažādu modeļu prikols, ka vispirms domā OpenAI, viņu labo Clouds, pēc tam Perplexity sameklē, tas viss caur API, Perplexity sameklē viņus visus apstrīdēt un likt viņiem darīt caur Cloud Action Computer Click. Un tad mēs uzspinojām tā kā manā kompī lokālā mašīnā. Tas komps ir citā istabā, anyhow. Tad mums ir virtuālā mašīna ar Linuxu, VMA, Virtual Machine Assistant, laikam tā viņš saucās, browserīts, un browserī notiek actioni. Tas tik slikti strādā. Pirmkārt, tas strādāja, otrkārt, tas strādāja ultra slikti, jo tas nabaks, varbūt es arī nebiju gudrākais cilvēks tajā laikā pasaulē, ka man tāds uztaisīja screenshotu, izlasi, pieņem lēmumu, uzspied, ja? Un tas strādāja šādi. Bet, tad agents ir kaut kas rano pēc instrukcijām, kā darbinieks. Piemēram, tu kā priekšnieks var neierasties darbā, vai darbs apstājas no tā? Nē, jo pārējie ir ieradušies. Un tie ir agenti. Un asistents ir tas, kas darbā ierodas tikai tad, kad tu viņu izsauc. Jā, šis man liekas tāds labs
punkts uz I. Mūsu šīs dienas foršai sarunai jūs dabūjāt mazu mini lekciju bez maksas. Pagaidām. Par to. Bet, nu jā, šis tāds formāts, kur mēs padalāmies to, kas vispār pasaulē notiek, ko mēs paši ikdienā darām, nedaram, un tad dažreiz arī kādu labu padomu iedodam. Tā kā, jā, nu kā vienmēr, man jau patīk, ka tev sēdēt un runāt. Mēs varam stundām sēdēt un diskutēt un runāt, man liekas. Tā kā, Skaties, apaļojam šito nost. jā, Vēl neslēdzies nost, man tev ir jautājums. labi. Tātad ir jūlijas pagājis 26. gada. Jā, Un nu jau ir kaut kāds augusts. jā. Kristap, kas ir tavs nubet klausies? Es mācos, klausies. Nē, nu, bet klausies, paņem kādu dienu un atpūties. Tu arī trāpīji sirsniņā. Man pašam sirsnīgi sasāpējās pasakot to. Un tās, nu, bet klausies. Es tieši domāju. Es pielādēju no jautājuma, bet es nepielādēju atbildi. Kas ir nubet klausies? Nubet klausies, ēd veselīgi un ēd sezonāls auglīšu un dārznīšu. Un šits ir vērtīgi, ot praktiski. Es jūtīgi gatavot ar dilītēm un karš būs ritīgi smuk. Beidz man kārdināt atkal. Bet, lai tev kārdināt, tad man bija jāsaka, kāda gaļiņa es gatavošu nākamā. Taisnība. Bet atslēgas vārds bija dilīt. Nu jā, fair point. Bet, jā, varbūt kādreiz mēs uztaisīsim šefpavāru šo arī. Gatavosim un runāsim par mākslīgo intelektu. Vai precīzāk gatavosim kopā ar mākslīgo intelektu. Oi, Šāds nē, mums pēc. Zini kā, mēs varam kukofu taisīt es pret AI. Ja? Ka mēs paņemam produktiņus, un mums ir radošums. Es esmu homecooks. Ja? Es neesmu skolots. Bet man tā kā homecooks pret AI un varam uztaisīt. Labi, karoč, davai. Davai, sarunāts. Davai. Un, jā, viss. Peace. Nu, bet klausies Latvija.